dienu ņēmām jaunu taktiku, ko trenēties. Un mēs arī futbolu katru dienu vairāk un vairāk spēlējām. Grūti bija pirmā diena, kur bija jāmācās atbrīvošanās un piespēles. Visas dienas man patika, tas ir nometnē ļoti laba. Daudz ko uzzināju jaunā un iemācījos spēlēt futbolu. Es iemācījos normāli spēlēt un vairāk draudzēties ar kaut kādiem jauniem cilvēkiem. Te bija piespēles, kvadrāti, futbols, sitieni pa vārtiem un daudz viss kas. Man visvairāk patika futbols. This camp is a great opportunity for players all over Latvia because we can see there's a very big difference in the level and the style of play, the Latvian players and the way we coach in Spain. And so by coming to participate in a Villarreal camp, we offer different styles of play, different coaching, different methodology that we work with. And so for the players, they get to learn a different perspective to the sport and the game. And they can improve in different ways to the style that we see here in Latvia. It'd be good to see next time the improvements again, hopefully as we saw last time. More players, each time we do the camp, more and more players register. The players get better, the level gets higher. And so again, this would be a good thing to see next year if we come back and do the camp again for the 4th time here. Man patika spēlēt to futbolu 7-7 beigās, to čempionātu. Mēs dabūjām 3. vietu, bet tas nekas. Man bija glezna, jo es dabūju labākā dalībnieka balvu. Tā ir balva braukt uz Spāniju, spēlēt nedēļu Spānijā. Mēs esam no Jelgavas, tie mani 2 dēli, Renārs un Tomas. Uz šo nometni es viņus laidu ar domu, ka viņi iemācīsies kaut ko jaunu, attīstīs savu līmeni. Tomas dabūja Villarreal nometnes kā labākais dalībnieks un brauks uz Spāniju, un Renārs dabūja šalīti kā labākais trenera izvēlētais. Interesantākais bija pēdējais turnīrs, ka mēs spēlējām 7-7 un mana komanda laikam ieguva 1. vietu. Un es iešu 3 golus un iedevu 2 asistus. Protams, ka gribēšu piedalīties nākamgad.